Esiet sveicināti šajā saulgriežu laikā, kad pēc tik daudz kā padarītā domas ir vien par vasaras brīvdienām. Un, lai tās būtu izdevušās, protams, viens no svarīgiem nosacījumiem ir droša ceļu satiksme. Kādi tajā esam, to arvien vairāk kontrolē ceļu policija ar savām jaunajām netrafrētajām automašīnām. Un izbraucot līdzi patruļā, secinājums ir, ka efekts tām ir. Jau vairāk nekā mēnesi valsts policijas rīcībā ir 40 jaunas netrafrētas automašīnas. Aprīkots ar visu nepieciešamo skaņas un gaismas signāliem, modernām ātruma fiksēšanas ierīcēm un labas kvalitātes video kamerām, kas filmē nevien priekšā notiekošo, bet arī aizmugurē un pat automašīnas salonā. Katram gadījumam tiek ierakstīta arī skaņa. Ja vien ceļa malā nav apturēts kāds pārkāpējs, tad uzreiz kopējā satiksmes plūsmā grūti atšķirt jeb atpazīt, ka tā policijas automašīna. Un ikdienas darbā, kontrolējot ceļu satiksmi, tas ir liels pluss. Motociklu vadītāji, labiem apstājamies. Sveicināt ceļu policiju, jūs varat apliecīt tehnisko paslūdzi. Baltā nepārtrauktā līnija, kā apzināt, baigi nesmuka bija. Autoosts. Toferīši tā sastājušies, ka tur nekādā viņiem dabūja uzbraukt virsū tajā līnijai bija. Jūs viņu pārbraucāt, šķērsojāt, pēc tam turpinājāt braukt pa pretējo joslu. Motobraucēju pārkāpums tika piefiksēts Valmierā, uzreiz aiz centra tilta pār Gauju. Ja policija būtu ar trafrēto automašīnu, iespējams viņš to būtu pamanījis jau laikus un pārkāpumu nepieļāvis. Bet šajā gadījumā policija palika nepamanīta, bet pārkāpums gan ne. Šajā situācijā vēl arī jāpiebilst, pēkšņi skaņas un gaismas signāli apmulsināja arī priekšā braucošos, jo policijai cenšoties motobraucēju noķert, pāris autovadītājs šķiet īsti nesaprata, kurš jāpalaiž, un viens brīdis rotācijas aplī bija pat tāda kā savstarpēji drūzmēšanās, līdz policijai tika iedots ceļš. Bet par pašu pārkāpumu tas tomēr skaitās rupšs, un tā kā personai arī ir vēl viens pārkāpums aktīvs, kā jau to pasaka priekšā datubāzē ievadītā informācija, daļēja atbrīvošana no soda naudas apmaksas nav piemērojama līdz pat nākamā gada jūnija vidum. Pārkāpums fiksēts video. Būs. Bet to par tiem atbild CSDD. Tos mēs nepiešķiram. Sots jāsmaksā mēnešu laikā. Jā. Un šitā vairs neatkārtojiet. Jā. Var beigties arī bišķiņ. Kaut kā likās, ka tā var visu laiku. Nevar. Tagad tam izspēdās līnijas piebrauc beigās tik tuvu, tā kā mēram speciāli. Nu jā. Tiek nevienā. Jā, labi. Tā viss labi. Iesēžoties atpakaļ automašīnā, necik tālu nemaz netiekam, līdz tiek piefiksēts, varētu teikt, identisks pārkāpums. Vēl kāds motobraucējs visticamāk arī nepamanīs, ka turpat līdzās ir netrafrētais policijas transports, arī apsteigdams automašīnu rindu šķērso balto nepārtraukto līniju. Pārkāpumu saprotat? Jā. Baltās nepārtrauktās līnijas šķērsošana. No nepārtrauktās līnijas puses. Kameras priekšā motobraucējs atteicās runāt, taču noteica, ka līnijas jau te padzisušas, un šajā situācijā var uzskatīt, ka nav tās pamanījis. Un gan jau, ka policija arī nemaz nebūtu apturējusi, ja televīzija nebūtu braukusi līdzi. Tā kā citu pārkāpumu viņam pēdējā laikā nav bijuši, tad cer, ka policija apžēlos. Tomēr šis nav tas gadījums, kad var tikt cauri sveikā vien tikai ar brīdinājumu. Iepazīsties, ja? Veicāt apdzīšanas manevru, šķērsojot ceļu horizontālu apzīmējumu numur 920. Tas ir nepārtraukta līnija, no nepārtrauktās līnijas puses. Tik liels sots? Jā, sots 55 eiro, tā ir noteikti summa par šo pārkāpumu bez brīdinājuma iespējām, neskatoties to, ka jums nav aktīva pārkāpuma. Video redz, ja ka es pārbraucu pāri? Protams. 10 dienu laikā varat pārsūdzēt man lēmumu. Ja jūs to vēlaties. Ja būtu nolīdz, tad varētu runāt par 50%, kas pastāv iespēja, bet šāds pārkāpums diezgan rupšs, tāpēc šādi iespējams netiek dots.
Viedokļi par netraferēto automašīnu nepieciešamību ceļu satiksmē atšķiras. Ir, kuri atbalsta, ir, kuriem to klātbūtne nevisai apmierina. Un tā viņš šķiet, ka tie pretinieki ir vien paši sistemātiskie pārkāpēji. Bet tieši tāpēc jau policijai ir jābūt iespējai viņus kontrolēt vairāk, un to var izdarīt ar zināmu paslēpšanos. Bet patrulēšana ar netraferēto automašīnu jau nepieciešama arī prevencijas nolūkos, lai reizi pa reizei par pieļautiem pārkāpumiem atgādinātu arī tiem, kuriem tā nav ikdiena. Tā nu dodoties jau ārpus pilsētas, nākas apturēt kārtējo motobraucēju, šoreiz par ātruma pārsniegšanu. Iespējams, arī šajā situācijā savu lomu nospēlē tas, ka auto nav ierasti balti pelēkais ar bāku gunīm uz jumta, ko no attāluma pamanīt vieglāk. Turklāt situāciju uz ceļa nenovērtēja kāds busa vadītājs, kurš, lai arī policijas automašīnai ieslēgtas bāku gunis, tieši tajā brīdī, kad policija veica apgriešanās manevru, lai piebrauktu pie motociklista, bija uzsācis visus apdzīt. Labi, ka paguva laikus nobremzēt. Sveicināt ceļu policiju, jūs vadītāji apliecību tehnisko paslūdzu. Pasteidzāties nedaudz. Cik tā bija? 116. Uz 90 atļautā. Tā ir grūti jau. Ņēma jau nost, Arī šis motobraucējs nebija visai runīgs, bet atzina, ka jaunais policijas auto smuks gan, un to izmantošanu satiksmes drošības uzlabošanai tikai atbalsta. Tad man sodu vai brīdinājumu? Sodu. Tur nepastāv brīdinājums 200 km virsū, ir atļautā. 40 eiro, tā ir noteikti naudas un bez brīdinājuma iespējama. Tad fiksētais 116. Nesanāk šo. Vēlties sniegt paskaidrojumu kādu? Uz atsevišķu veidu. Tad es varu paskaidrot visu kārtībā. Tad šeit rakstam paskaidrojumu sniegt nevēlos un jūs parakst. Te jau nav ko paskaidrot, kur jau viss ir. Ātrums ir. Nu, varbūt jums kaut Pretenzija? dziļā doma, pretenzija. Agrāk tādu nemaz nepiedāvāja. Nu, laika mainās. Tā, šeit ir par protokolu kopiju saņemšanu paraksts. Jā. Motobraucējiem dodoties tālāk Cēsu virzienā, arī mēs ceļu turpinām uz to pašu pusi. Un jau atkal necik tālu netiekam, līdz policisti pamana no sānceļa izgriežamies autovadītāju, kurš nav piesprādzējies. Tā nu arī viņš tiek apturēts, un autovadītājam tā nu nebija tā veiksmīgākā diena, jo izrādās viņam par ko aizrādīt daudz. Sveicināt ceļu policiju, jūs vadītāji apliecību tehnisko paslūdzu. Nav. Kas nav? Vispār nav. Cik tad persona apliecinošs dokuments? Arī nav. Kāpēc nebijāt piesprādzējies? Es gribēju, es tikko biju izbraucis ārā un gribēju, un nesanāca, nepaspēju. Nepaspējāt. Kad jāpiesprādzējies? Kad Pirms uzsākt, ne? Kustību. Labi, uzgaidiet. Kamēr inspektors ar šoferīti iesācis sarunu, kolēģis jau datu bāzē pārbaudījis pieejamo informāciju pēc automašīnas numura zīmes, un izrādās, ka tai nav obligātā apdrošināšana. Pierakstot personas datus un arī ievadot tos datu bāzē, noskaidrojas, ka autovadītājam tiesībām beidzies arī derīguma termiņš. Nav arī medicīniskā iziņa, bet, kam nevajag nekādas datu bāzes, pietiek vien ar acu skatienu, automašīnai aizvien ir riepas ar radzēm. Riepas ar radzēm? Un jums ir beigusies apdrošināšana? Nē, līdz jūlijam man. Nē, ir beigusies. Vajadzēs uzgaidīt, tiks sastādīts protokols par to, ka nebija josta un par to, ka nav apdrošināts. Beidzās? Termiņš, jā. Vispār ideāli. Cik tas ir sots? Tur ir apdrošināšana vien jau ir 85 eiro. Labi, tā apdrošināšana vēl tas ir nieks. Man tā interesē pagājuši gadi, ka man šitais tiesības ir beigušās. Tur aizliegums, izmantošanas aizliegums jums stājies spēkā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat vadīt transporta līdzekli. Kurš man varēs viņu makšķerēšanai vietā aizbraukt? Kāds draugs jāmeklē? Man nav, viss nav neviena tiesības. Slikti. Man jau arī nav vairāk. Labi, vajadzēs uzgaidīt, ja tiks sastādīts protokols.
Lai arī pārkāpumu daudz, šādos gadījumos sods tiek piemērots pēc pārkāpuma nopietnības. Un šajā situācijā tas ir braukšana bez apdrošināšanas. Par to autovadītājiem var tikt piemērots naudas sods no 85 līdz 140 eiro. Vienmēr filmai, ne? Nē, šoreiz. Tikai, ja? Tā, labi. Tātad, tu man izstāsti, kas te... Protokols ir par to, ka vadīt transporta līdzekli, Jā. nebūdams piesprādzējies. Es piekrītu visām. Par to, ka nav apdrošināts. Jā. Par to, ka bija jums beigusies medicīna. Jā. Par to, ka jums beigusies termiņš vadītāja apliecībiem. Par to, ka nevarējāt uzrādīt vadītāja apliecību. Jā, nu es vienkārši jau cik te gadus neesmu bijis tagad. Es jau nezināju, ka šeit tam izkastē nav šitais te. Nu. Jūs nevarēsiet man pēc tam iekurbulēt, viņa nestartēja. Jūs nedrīkstat nemaz tālāk braukt. Man rekurtējas tiltā, tur pa labi ceļiņš. Jūs nedrīkstat piedalīties satiksmē šādu transporta līdzekli. Jūs taču aizbrauksiet. Nu jā, sapratu. Jā, labi. Tā vēlties... Es iešu no šeienes ar kājām. Jā, tikai izliekat 3 stūri obligāti, ja? Obligāti. Tā, vēlties sniegt kādu veidu paskaidrojumu uz atsevišķu veidlapas? Nē. Tad šeit ar vārdiem rakstat paskaidrojumu sniegt nevēlos un jūs paraksts. Jā. Vai tā tikai sakritība, bet šajā reizē ceļa policijai viens pārkāpējs pēc otra. Tā drīz vien automašīnas radars piefiksē, ka pretī brauc transporta līdzeklis ar 121 km/h lielu ātrumu. Šoferītis pārkāpumu atzina, steidzoties pakaļ bērnam uz nometni. Lai nu kā, tas nav attaisnojums, tāpēc arī tiek piemērots sods. Turklāt personai jau uzrādās, ka bijuši 4 pārkāpumi. Tā nu nevar arī cerēt uz iespējamo pusi no soda. Uz radara fiksētais 122 plus mīnus 3% radara pieļaujamā kļūda, to mēs noņemam. Jūtas minimālais braukšanas ātrums 118, atļautā 90. Ja? Sods ir 40 eiro, tā ir noteikti naudas summa par šo pārkāpumu bez brīdinājuma iespējām. Nu lūk, nepagāja ne pusotra stunda, līdz pieķerti jau 5 pārkāpēji, un veiksmīgi ceļa policijas darbs nu rit arī citu iecirkņu teritorijās. Jo, ja iepriekš uz visu Vidzemes reģionu bija viena netrafrētā automašīna, tad nu tā gandrīz katrā iecirknī. Un kopš darbs ar tām uzsākts, piefiksēti daudz rūpju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un pārgalvīgas rīcības. Tā piemēram Smiltenes novadā piefiksēts kāds steidzīgs motobraucējs, kurš uz autoceļa Smiltene Valka brauc ar 146 km/h lielu ātrumu. Sods 240 eiro, kā arī uz 3 mēnešiem atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Tās pašas dienas laikā arī Smiltenes novadā pa A2 šoseju autovadītājs traucās ar 172 km/h lielu ātrumu. Par šādu pārkāpumu viņam draud naudas sods no 360 līdz 480 eiro, kā arī transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 6 mēnešiem. Neskotie autovadītāji motobraucēji domā šādi riskējot, ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Bet aizvien jau problēma ir arī ierēbušie autovadītāji. Un tā kā varētu teikt, tāds vasaras sezonas pasākumu laiks ir sācies, tad policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību arī tiem. Bet, protams, arī jau mēs katrs pats varam darīt kaut ko lietas labā, un tas ir atturēt draugu no sēšanās pie stūres reibumā. Nu, ko jūs ākstās? Nu, laiž lejā, saimniecību vēl svinēt. Atdod atslēgu, ļauj braukt! Tu dirri mani! Es, ka tikšu vaļā, ne tikai tev! Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Šogad maijā Ceļu satiksmes drošības direkcija veica pētījumu par to, kāda ir sabiedrības attieksme pret automašīnas vadīšanu reibumā. Tajā tika aptaujāti vairāk nekā 1000 iedzīvotāju, un 90% aptaujāto to uzskata par nosodām rīcību. Aptauja arī rāda, ka katrs 3. respondents pēdējo 5 gadu laikā ir atturējis kādu iedzērušu autovadītāju no braukšanas. Taču ir arī vienaldzīgie, un tādi ir apmēram katrs 10., kuri atzina savu vienaldzīgo attieksmi pret tiem, kuri izlēmuši vadīt transporta līdzekli reibumā. Biežāk braukšana dzērumā par nepieļaujamu uzskata sievietes un vecāka gadagājuma cilvēki. Turklāt izteikti atbildīgāki ir vidzemnieki.
Savukārt retāk braukšanu reibumā nosoda gados jaunāki vīrieši, kuri nāk no Zemgales un Latgales. Aptaujā arī noskaidrots, ka 18% no autovadītājiem paši ir vismaz reizi vadījuši automašīnu ar vairāk nekā oficiāli atļautajām 0,5 promilēm. Bezatbildīgākie autovadītāji pārsvarā ir vīriešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri visbiežāk dzīvo Latgalē. Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktajā pētījumā secināts, iedzīvotāju prāt visefektīvāk no sēšanās pie stūres dzērumā spētu atturēt bargāki sodi. To apstiprina 32% iedzīvotāju, kā arī pastiprināta policijas kontrole, un tā domā 27% respondentu. Daudzreiz raidījumā esmu stāstījis, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija veic arī automašīnu tehniskā stāvokļa apkopojumu, un arī tas ir svarīgs ceļu satiksmes drošībai. Un tā kā daudz automašīnām tiek konstatēti dažādi tehniski bojājumi, tad var gadīties situācijas, ka kādu dienu kāda paliek uz ceļa. Un ir novērots, ka daudzi autovadītāji vai nu ir aizmirsuši, vai arī necenšas piepūlēties, kaut kā pabrīdināt citus autovadītājus par savām līkstām, kas arī var radīt bīstamību. Ko tad nozīmē piespiedu apstāšanās? Tas ir, ja ar transporta līdzekli kaut kas ir noticis tīri tehniski, vai arī tajā pašā laikā tā ir vadītāja veselība, vai pasažieru veselība, vai arī bīstam kravu izkritus uz ceļa, respektīvi kaut kāda cita bīstamība, pareizāk jāsaka, uz ceļa. Un šī brīdī, ka mums ir šī piespiedu apstāšanās, varbūt tās vairāk tieši par šīm ķibelēm, kas ir saistītas ar automobīlu. Ja tīri tehniski kaut kas viņam notiek, tad viņš noslāps, mēs viņu iedarbināt vairs nevaram, kā tu mums rīkoties. Ko parasti visi aizmirst, pirmais vienmēr vajadzētu izdarīt tā, vai arī pat palūgt citu palīdzību, vai arī pārējiem vadītājiem, tad redzot šādu veidu situāciju, vajadzētu palīdzēt atbrīvot brauktuvi. Tas rada bīstamību gan pašiem tiem, kas tur ir palikuši ar šo transporta līdzekli, gan arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Kā piemērs šī gadījumā brauktuve, apdzīvot vieta, šī brīdī intensīva satiksme, un kādam ir notikusi tā ķibelīte, viņš tagad ar savu automobīlu tā tad ir palicis. Protams, mēs visi zinām, ka ceļu satiksmes noteikumos ir teikts, ja piespiedu apstāšanās vietās, kur apstāties un stāvēt ir aizliegts, vai kur tas var apdraudēt ceļu satiksmes drošību, transporta līdzekļu vadītājiem ir jāiededz avārijas gaismas signalizācija un jāizliek, tā tad ir avārijas zīme. Tas būtu 15 metri, tātad ne tuvākā 15 metri pirms, tātad šī šķēršļa, tātad 15 metri. Ja mēs runājam par ārpus apdzīvot vietu, tad tas būtu ne tuvākā 100 metrus. Bet katrā gadījumā, ja arī tāda situācija ir sanākusi un satiksme ir intensīva, ja mēs runājam par sastrēgumu veidošanos, ja mēs runājam par iespēju izbraukt, tad, protams, pirmkārt jau vajadzētu ko darīt. Vajadzētu censties, un arī to mums parāda ceļu satiksmes noteikumi, dažkārt mēs to aizmirstam, mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai tu transporta līdzekli nogādātu tādā vietā, kur apstāšanās un stāvēšana nav aizliegta, un kur tas neapdraud ceļu satiksmes drošību, vai arī respektīvi nerada traucējumu citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Ja vadītājs ir viens pats, protams, viņš kādu var apturēt, kādam var palūgt palīdzību, un vienkārši viņu kādā šķērsielā, ja tur kādā tūmā ir, mēģināt šo transporta līdzekli aiztransportēt. Protams, ja tur ir nolūzis rats vai tādas cibeles, ka viņi tiešām vairs nevar izkustināt no vietas, tad citu variantu nav. Bet, ja mēs stāvam, ieslēdzam avārijas gaismas tikai, vai izliekam avārijas zīmi, veidojot šādā veidā sastrēgumu, gaidam, kad atbrauks palīdzība. Īsti tas tā kā pareizi nebūtu. Ārpus apdzīvotās vietās viennozīmīgi šī gadījumā tie braukšanas ātrumi ir lielāki. Un arī šī gadījumā, ja mums arī ir kaut vai tās pašas nomales, nav nekādas krustošanās vietas tūmā, protams, censties pēc iespējas, tad ātrāk, dabūtu automobīli uz šīs nomales, lai mēs neradītu šo bīstamību. Protams, arī tajā pašā laikā, ja mums arī tur ir noticis kaut kas, un tas apdraud ceļu satiksmes drošību, tad viennozīmīgi, kas mums atkal ir jādara, slēdzam avārijas gaismas,
un izliekam avārijas zīmi. Un avārijas zīmi, ja tā ir ārpus apdzīvot vieta, mēs izliekam ne tuvāk kā 100 metri. Nu, un, protams, pārējiem vadītājiem, piemēram, tuvojoties klāt, redzot arī kaut kādu šādu veidu bīstamību, ja arī tur notiek kaut kādas darbības uz braucamās daļas, ja, uz īsu brīdi, ieslēdzot avārijas gaisa signalizāciju, pabrīdina nākotni aizmugurē braucošos. Līdz ar to tad mēs saprotam to, ka mums kaut kas tur notiek, ka mums ir nepieciešama braukšanas ātruma samazināšana, jo uz ceļa ir kaut kāds šķērslis. Nu, bieži vien mēs arī darām ko? Mēs avārijas gaisu izmantojam kā paldies pateikšanu. Bet tajā pašā laikā, vai tas īsti būtu pareizi? Jo dažkārt citās valstīs tas norāda uzreiz, ka ir jābremzē, ka jābrīdina citi, ka veidojās bīstama situācija uz ceļa. Paldies, varbūt tās, ka mēs varētu pateikt savādākā veidā, tas ar virzienrādītāju pa labi, pa kreisi, pa labi, ja, nomirkšķināt, bet no avārijas gaismas kā tādas, nu, tīri kā paldies, viņš tā kā nedara. Tas nav likuma punkts, ka tas tā ir jādara, bet šī brīdī, protams, mēs varētu pastāstīt par tām briesmām, kas notiek, uz vadītājiem braucot aiz katra nākoša automobīļa, ja, spētu redzēt, spētu reaģēt, spētu, ja, tad uzreiz bremzēt, samazināt šo braukšanas ātrumu. Man tāda prakse bija savā laikā braucu uz Zviedriju, un migla ārā bija. Un pretī braucošie brauc un uzmirkšķina ar uguņiem, un es īsti nevaru saprast, kas tur notiek. Nu, sāku lēnāk braukt, būt piesardzīgāks. Ja. Latvijā noteikti mēs domātu, ka tā ir policija tur stāv, bet šī brīdī viņi brīdina tikai tāpēc, ka pa brauktuvas malu pārvietojās stāvbriežu bariņš, un viņi tā mierīgi tie brieži tur arī pa to brauktuvu pastaigājās. Ja. Tā kā jebkurā gadījumā mēs varam dot kaut kādus brīdinājumus, ja, lai vadītājs būtu uzmanīgs, piesardzīgs, tas liek vadītājiem aizdomāties, līdz ar to tad viņš samazina šo braukšanas ātrumu nedaudz, tātad koncentrējās vairāk uz to, kas notiek transporta priekšpusē, un ir ok. Un tieši tāpat arī, ja mēs redzam, pamanam, ja mēs arī varam pabrīdināt aizmugurē braucošos tieši ar šo avārijas gaismu par to, ka kaut kas priekšā notiek, ka ir jābūt piesardzīgiem. Turnīra taisnība, jo laipnāki un izpalīdzīgāk būsim, jo drošāka būs arī ceļu satiksme. Tāpēc neļaujiet braukt draugam vai kādam citam reibumā un nepabrauciet garām tiem, kuriem ir gadījusies kāda ķībele. Visu labu!